Visu pagājušo nedēļu mūsu izlases pārstāvi Rihards Kaulinko un Lijāna Ponomarenko spēlēja Viena Austrijā un uzrādīja ļoti labu, brīnišķīgu rezultātu. Liels paldies par emocijām. Mums vēl ir savas medaļas. Tā kā mēs gribam palūgt jūs, lai spēlētāji var jums papaldēt, un mēs pirmie paspiedīsim roku. Rihards un Lijāna, paldies par reāli izcīlu spēli, godu un ka jūs tik labi nostāvējat zem mūsu karoga. Un arī Ivariņam tas, kurš reāli ir nenormāls fans, kurie aizbrauca uz Vieni un atbalstīja mūsu spēlētājs un uzņēma menedžera lomu. Jā. Rihard, nāc šurp un Lijāna. Jāstāv par viņu kopā? O, mēs esam... Jā, malts. Sveiks, Ivar, ar atgriešanos no Vīnes, no ECC 2025. Kāda bija tā loma tur? Tātad man galvenā loma bija, lai vispār mūsu jaunieši aizbrauktu, jo Rihards ļoti gribēja atbalstu, Lijāna ļoti gribēja atbalstu, un tad es varētu teikt, ka es biju menedžeris, neoficiāls treneris arī nedaudz palīdzēju ar padomu, kontaktēju ar mūsu vēl dažiem treneriem, kas palika Latvijā, lai meitene un puisis varētu labi nospēlēt. Tā kā man galvenā loma bija, lai mēs labi nostartētu. Un kā tavuprāt mūsēji nospēlēja? Ja godīgi, tad es uzskatu, ka mūsu spēlētāji nospēlēja vienkārši fantastiski. Varbūt drusciņ pirmā dienā Lijāna sev nenoticēja, bet pēc tam vienkārši meitene parādīja ļoti labu, perfektu spēli. Un Rihards visas 4 dienas, kad viņš spēlēja, visas dienas pie 220 vidējais, kas ir krietni labāk nekā mēs te pieraduši līgā daudz spēlēt. Tā kā uz sporta eļļām apkārt spēlētāji, tur tādas valstis, tādi uzvārdi, tur ir vairāk kārtēji Eiropas čempioni dažādās kategorijās, un starp viņiem Rihards bija ne pa kapeiku sliktāks kā tie kungi, tā kā ļoti, ļoti labs rezultāts. Kāda atmosfēra bija uz vietas? Uz vietas ir tā, ka Eiropas čempionu kausā vienmēr ir diezgan draudzīgi, jo tur katrs valsts ir viens pārstāvis, nu vēl treneris līdzi, un tad kaut kā viss ir draudzīgāk, tur savstarpēji ir tāpatās. Ja vajadzēs arī kādreiz varbūt atbalstīs ar padomu vai vienkārši uzsitīs draudzīgi pa plecu, lai uzmundrinātu, tā kā šis čempionu kauss, te ir visi Eiropas labākie piedalās un tur ir ļoti, ļoti patīkami spēlēt vienmēr. Es pats pirms gada biju Bratislavā, es to izjūtu, kad mani vispār senioru tur jaunieši apsveic, tā kā ļoti, ļoti labi. Nu jā, tad lepojamies ar paveikto. Paldies! Sveiks, Artur! Ja nekļūdos, tu pagājuši gadu biji čempions meistars sacīkstēs, un tev bija jābrauc uz Vīnu aizstāvēt Latviju. Kāpēc tā nenotika? Kāpēc Rihards aizbrauca tavā vietā? Pateikšu, kāpēc es neaizbraucu. Es biju uz Eiropas vīriešu meistars sacīkstēm un sapratu, ka man negribās braukt uz sacensībām, ja nevarēšu pilnvērtīgi sagatavoties. Es jau zināju savu darba slodzi un pavasaris, rudens nav labākais laiks priekš manis. Tāpēc man bija jāatsakās, un tad varēja izvēlēties Pēteris. Nemāku pateikt, kāpēc viņš neaizbrauca, bet kopumā... Tie gatavojas Tokijas cēlienu. Jā, tā varētu būt. Bet kopumā man liekas, šobrīd skatoties uz to, kas notiek, aizbrauca šobrīd stiprākais Latvijas spēlētājs. Pilnībā piekrīt, jā, viņš sev aizstāvēja godam. Vai ir vēl kas, ko piebilst par Rihardu un Lijānas sniegumu? Teikšu to pašu, ko teicu arī Rihardam, un ko teicu vairākās privātajās sarakstēs, ka 8. vieta ir ļoti, ļoti labs sniegums, bet nav nekāda sensācija. Viņš to vietu ir pelnījis, viņam tur bija jābūt. Viņš tiešām ir tik labs, tāpēc tas nav nekāds overperformance.
Es nezinu, vai kāds no mums varētu labāk tur nostartēt. Šobrīd diez vai. Un Liānai te ir ļoti skaista debija, un viņa parādīja, ka katru dienu spēlēt labāk un labāk. Aizbraucot nākamgad, es domāju, ka viņi cīnīsies noteikti vismaz par top 16. Nu, Rihards, apsveicam ar sasniegumiem, apsveicam ar atgriešanos no Vīnes. Ko tu pats domā? Zināji sākumā, ka tiks tik tālu? Paldies, Edgar. Jā, esmu atpakaļ jau Latvijā. Tikai vakar atlidojām, 11. vakarā jau lidojām Latvijā. Fantastisks turnīrs, top 8 Eiropā. Es domāju, priekš manīm tas ir ļoti liels sasniegums. Tik padarīts ļoti liels darbs, izdies daudz kam cauri, grūtībām un arī varbūt kaut kam pozitīvākam, bet tas vienkārši darbs, kas arī rezultējās ar panākumu. Vai es kaut ko tādu gaidīju, es teikšu, ka es varēju tikai kaut ko tādu cerēt. Protams, mēs visi gribam tikt pēc iespējas augstāk. Es to gāju, bet tas, ka tas sanāca, tas ir vienkārši. Teiksim tā, mans sapņu piepildījums tik tālu. Jā. Kā tev patika atmosfēra turnīrā? Atmosfēra bija perfekta, spēlēt otro reizi tajā zālē. Ļoti īpatnēja zāle, bet es nevaru neko sliktu pateikt. Viss bija tas, ko es arī gaidīju un gribēju. Viss bija perfekti. Viss bija super. Vai tu tajā turnīra laikā arī pats izaugi kaut kādā veidā? Noteikti izaugu. Es tagad esmu, teiksim tā, priekš manīm esmu vispār cits spēlētājs. Spēleziņā arī pamainīja daudz lietas. Paldies Ivaram Vintaram, kurš bija klāt visu turnīru. Viņš iedeva tik daudz, kā neviens cilvēks nevar iedot, kurš bija mums tur blakus. Jo tas atbalsts, ko viņš sniedza katru momentu, katru brīdi, katru vajadzīgo sekundu celiņā, to nevar rakstot ar vārdiem. To bija jāredz tur uz vietas. Tās emocijas, kuras mēs kopā pārdzīvojām, arī kopā gan ar Liānu un arī viņas draugu. Tiešām tas bija fantastiski. To var tikai pateikt tad, ja tu biji tur uz vietas. Tāpēc perfekti. Tiešām man nav ko piebilst. Perfekti. Jā. Par atbalstu no Latvijas arī bija ļoti daudz. Es sekoju līdzi, redzēju tikai to, ka tevi WhatsAppā atbalsta mūsu bowlinga grupa. Vai bija arī vēl kādi citi ārēji draugi, ģimene, ko mēs neredzējām? Paldies Latvijas sabiedrībai, Latvijas bowlingam par atbalsta vārdiem. Tie atbalsta vārdi vienmēr ir daudz. Jā, tas katram sportistam nozīmē daudz. Gribētu arī lielu paldies ģimenei un atsevišķiem cilvēkiem, kuri vienmēr man ir palīdzējuši tik tālu. Viņi visi to zina, kas ir spējuši man palīdzēt tikt, kur es esmu tagad. Bez viņiem tas nebūtu iespējams. Paldies liels manai mammai, kas vienmēr ir bijusi klāt katrā turnīrā, kura kopā ar maniem izaugusi ir uz celiņiem. Protams, arī visai ģimenei kopistiski, visai bowlingā arī sabiedrībai. Tiešām, paldies visiem! Jā. Nu labi, veiksmi turpmāk. Varbūt nākamgad brauksi arī pārstāvēt Latviju, jo šogad tu tiešām nospēlēji godam un nezinu, vai kāds cits varētu būt nospēlējis tikpat labi. Paldies tev liels un, ja varu, beigās piebildīšu viens no tiešām turnīriem, kas paliks atmiņā vienmēr, un tas ir tā vērts cīnīties, lai tur aizbrauktu. Tāpēc arī, kā tu, Edgar, teici, noteikti cīnīšos arī nākošu gadu un noteikti, ja sanāks uzvarēt, vēlos, lai arī Ivars brauc man līdzi, jo tiešām cilvēks spēj iedot tik daudz, kā vēl nekādas es nebiju sajūtas atbalstu. Tāpēc gads priekšā trenējamies, daramies, tagad līga jau turpinās un ļoti labi patīkam būt atpakaļ mājās. Un tiešām vēlreiz visiem paldies par atbalstu. Visus mīlu, bučus. Jā, un vēl es gribu ātri piebilst, ja var. Paldies cilvēkiem, kur bija kopā maniem attālināti un vienmēr arī spēja motivēt vajadzīgajā brīdī. Protams, paldies arī Ivara sievai. Jā. Jo, ja nebūtu sievas arī iniciatīva, viņš šeit Ivaru pastumdīt, jā, un braukt līdz. Es zinu, ka viņš tā būtu braucis, bet paldies arī viņai to, kad viņa bija kopā arī ar mums arī attālināti. Paldies arī viņai, jā. Visiem paldies tiešām. Paldies. Paldies. Nu, sveika, Liāna! Apsveicam atgriešanos no Vīnes. Kā pašai patika? Ļoti patika turnīrs. Protams, ļoti laba pieredze priekš manis. Forši, ka es otro gadu pēc kārtas spēlēju. Protams, pirmajā dienā bija liels stress. Spēlēju, sapratu, ka varu vairāk un labāk uzmest, bet nevarēju atslābt.
Un trešā diena visvairāk laikam patika. Arī pēc mixed doubliem bija daudz vieglāk spēlēt. Nebija vairs tāds uztraukums. Gaidam laikam nākošo gadu. Tad kas tev radīja to stresu pirmajā dienā? Es domāju, ka pietrūkst tās pieredzes tieši spēlēt tādā līmenī turnīros, jo spēlēt Latvijā līgā, tas ir viens, bet spēlēt ārzemēs, tas, protams, ir cits pavisam. Jā, un ko tu domā par konkurentēm, kā tur bija spēcīgas? Jā, protams, viņiem ļoti augsts līmenis. Es arī pēc čempionāta ar viņām aprunājos. Viņi braukā visur apkārt, viņi ļoti daudz trenējās, ļoti daudz spēlēja visādos turnīros. Un, jā, normāls rezultāts parāda. Un tu pēc šī turnīra esi arī apņēmusies vairāk trenēties, vairāk turnīros piedalīties? Jā, protams, gribas arī vairāk spēlēt ārzemēs, vai uz Lietuvu braukāt uz Igauniju, ja vien būs tādas iespējas. Jā. Protams, trenēties. Veiksmi tev turpmākajā karjerā. Kurā vietā tu paliki beigās? 21. vieta no 3-8. Apsveicami arī, paldies, ka pārstāji Latviju. Tev arī bija labs atbalsts, cik es saprotu, gan virtuāli, gan uz vietas. Vai tu vēlies viņiem pateikt paldies? Jā, es, protams, gribu pateikt lielu paldies Ivaram, kurš bija visu laiku ar mums uz celiņiem. Viņš negulēja, neēda, nedzēra un visu laiku atbalstīja. Kā arī mans vīrietis bija blakām visu laiku, protams, bija milzīgs atbalsts. Visi, protams, arī no Latvijas katru dienu rakstīja, atbalstīja. Jā, tas daudz ko deva. Paldies visiem. Labi, tad ceram tevi redzēt arī nākamgad kā čempioni. Un brauks uz aizstāvēt atkal Latvijas godu un varbūt arī uzvarēt. Ir uz ko tiekties. Paldies. Vēlreiz apsveicam. Es saprotu, jūs bijāt arī komanda vienu brīdi. Kā jums patika būt vienā komandā? Tātad, jā, Edgar, paldies tev par apsveikumiem. Bijām mēs dublos, kopā spēlējām ar Lijānu, mixed doubles. 3. gadu pēc kārtas kaut kas savādāks. Spēlējām pāri, 8 spēles. Es teikšu tā. Pirmā pieredze man tā pati labākā. Jā. Un paldies Lijānai, kad mēs varējām viņu te pieredzē dalīties, jo tas bija tiešām fantastiski. Jā, nospēlēt 8 spēles kopā, pārstāvot Latviju un nospēlēt reāli labi. Jā, tas, ka mēs uzmetām, man liekas, ka vienu no labākajiem spēlēm kopsumā, tikām pāri 15 punktiem, tas mums bija reāli gandarījums. Palikām pēc pirmā skvada top 3. Palikām mēs top 3 un vienkārši fantastiski. Un, mēs izbaudījām nenormāli to visu pasākumu. Tā ir. Varbūt Lijāna kaut ko var piebilst. Jā, protams, man ļoti patika spēlēt. Tīpaši ar Rihardu, jo visu laiku iedvesmoja. Bija ļoti labs atbalsts. Protams, arī skatījos uz viņa ideālām spēlēm. Bija daudz straiki un, protams, arī gribējās mest to pašu rezultātu vai vismaz tuvu, kā neļāva nolaist rokas lejā. Liels paldies par to un ļoti patika spēlēt mixed doublos kopā. Ļoti forši, ļoti forši. Nu tad nākamgad varbūt atkal brauksiet kopā un būsiet jau iesildījušies šogad un būs labi. Ja vien būs tāda iespējas, būšu ļoti tiešām priecīgs spēlēt kopā ar Lijānu, jo pieredze fantastiska un cik labi ir kopā, ka abi 2 cilvēki cīnās un viņiem ir viens mērķis uzmest labu rezultātu. Un tiešām, nevienu brīdi nebija tā, ka spēlējam atsevišķi, vienmēr spēlējam kopā kā komanda un arī Lijānai vēlreiz. Paldies Lijānai par doubliem un fantastiska pieredze kopā ar Lijānu doubles kategorijā. Paldies! Paldies tev, pilnīgi piekrītu visiem vārdiem un to pašu arī saku pret Rihardu. Tiešām mēs labprāt atkārtotu un cerams nākošu gadu mums tas izdosies. Paldies! Labi, veiksmi! Čau! Paldies! Paldies.